Matemātikas izaicinājums 11. diena – augstāku pakāpju saknes. Mēs jau zinām, ka kvadrātsakne ir pakāpe viena otrā. Piemēram, 25 pakāpē viena otrā ir 5 kvadratā pakāpē viena otrā. Pakāpes pēc jau zināmu likuma sareizina un sanāk 5 pirmajā. Bet tad jau sanāk, ka tā var izrīkoties ar jebkuru pakāpi. 5 trešajā pakāpē viena trešā ir 5, 5 ceturtajā pakāpē viena ceturtā ir arī 5, 5 jebkurā pakāpē n pakāpē 1 dalīts ar n būs 5. Sanāk, ka mēs varam izveidot pretējo darbību ne tikai kvadrātam, bet arī citām pakāpēm. Formāli to pieraksta, ka n-tās pakāpes sakne no a ir a pakāpē 1 dalīts ar n. Piemēram, trešās pakāpes sakne no 27 ir 3, jo 3 trešajā pakāpē ir 27. Pamēģini atrisināt šos piemērus un atbildes raksti komentāros.